Rēzeknis novada ziņas. Ja zemnieki lauksaimnieki savu darbu var redzēt rudenī, tad izglītības jomas darbinieki padarītu novērtēju jau pavasarī. Šodien parunāsim par to, kā aizvadīto vuicēbu gada laikā veicīs Rēzeknis novada bērnu jauniešu folkloras kūpam. Sarunās uzaicinājis bērnu folkloras kūpu koordinatori Ziemeļlatgolā Rasmu Igauni. Labadīna! Labadīna! Kā jūs vērtējat aizvadīto vuicēbu gadu folkloras jomā, kāds ir bijis un cik tu draibs ir bijis? Dzīžot vārdus Latgalē, mums visiem skaidrs, kas tas ir, bet dzīžot vārdu Ziemeļlatgolā rodīs, ka tas jau būtu kaut kāds Bolnovads, droši vien, un varbūt Ludza, bet neko. Te ir Rēzeknis novads šajā gadījumā, kas arī aicināja pie sevi Ludzas novadu, Bolviņīši brauc, bet šogad tā kā Bolviņīši savu vairāk aktivizēja un visas lietas darēja, bet, sakarā to, ka pulkā teku festivāls, kas, katru gadu notiek jau, negribīs samalot, bet pāri 25 gadiem jau tas festivāls notiek. Tā bija Dienvidu Latgali vispirms, un līdz ar to mēs bijām pazarodījušies 94. gadā un pazarodījās nosaukumu Ziemeļlatgali. Kaut gan Rēzeknīt kā jau nepīdara, bet kas notiek? Kas notiek tik tiešām maija beigas? Mēs to kirāda školnieki gaida jau arī brīvlaiku, un līdz tam jau ir padarīti darbi. Protams, novembris ir ar stostniekiem, kas sākumā vispirms ir sabraucis Rēzekni, stosta savus atgadījumus, izdzīvis anekdotis, krošņokos un kaut kādu pasaķeņu. Un šogad mūsu tēma ir putni. Tad mēs esam ļoti vareni darbojušies tādā konkursā kā Danči. Un man liekas, šogad arī ļoti aktīvi bija dalībnieki dancoja dvīļu dejas meitiņas. Varbūt šoreiz mazāk bija skolu liecēju, praktiski skolu liecēji, tī ir vairāk tā kā puiku nodarbe. A meitinis dancoja saucās Jūstus. Vēl, kas mēs bija, šogad jau vairākas veselas 3 kadriļas tika izdancotas. Kā jaunieši jau kadriļas dancoja, tas jau arī ir jauks notikums un arī jauninoms visā pulkā ēmu, pulkā tekuma kustībā. Protams, jau sen mēs dancojam poru dejas, poru dančus, kā saka pareizāk. Tī mums bija daudz dalībnieku. Toļāk mums bija varenais mūsu muzikantu konkurss, kur es domāju, ka perspektīva jiem vienmēr būs, un atliek tikai pašiem tiem bērniem gribēt spēlēt pašiem. Ne tikai priekš skolotāju vai priekš baimenis ir baibenis, kā saka, ķētiem mums kodreiz tīsā spēlēt, vai ne? Bet kā votiem pašam vairāk. Tiem mēs arī bija daudz kolektīvu, un pēdējais pats lielākais arī ir dzīdotāju konkurss. Tas konkurss atšķirībā jau dzīdošanu jau daudz ir visādu konkursu, kā jūs paši zināt, zvaigznis, popzvaigznis visādas ir, bet visas to zvaigznis dzīti zem fonogrammam vai ar klavieru pavadiem. Ite bērnam jau nodzīd 2 dzīsmes bez pavadiem, saucās akapella. Un pašam bez tūņa pārdubšanas tātad uznots un dzīvi. Vienkārši tā kā kodreiz dzīvoja ganosājot, vai gūtiņas, kā mētiņas gaņā, vai puiša cilkas, kā gaņā. Vienkārši goja par pļauju kalna galu i dzīvo. Un tas ir diezgan sarežģīti, bet mums tādu bērnu ir daudz un labi. Parasti jau visos konkursos ir borgos tantisi, borgi onkuļi, ko sauc par žūreju. Un kā tu šos visus bērnus vērtēji žūreja? Žūreja mēs esam kā kurā konkursā, tātad parasti danču konkursā, mēs tādus vairāk danču speciālistus paaicinājam, lai būtu vieglāk, jo dancošana tā otrāk tie veselīte notiek. Dzīdotojus mēs mēģinām vērtēt arī paši skolotāji, bet es nedrīkst vērtēt savējus školniekus, vērtēt citus. Tad mēs pēc konkursa sazasiežamies un visus apspriežam, kas bija labi, kas švaki, un tādā ziņā arī liels plus, ka tī skolotāji arī dzirdi ieteikumus varbūt un vēl kādas citas lietas. Un īstenībā, ja tevi novērtēja jau 7 pedagogi, labi novērtēja, tad
varētu domāt, ka tiešām rezultāts ir labs. Rīgā mēs esam arī rada rezultāti, ar ko mēs lepojamies. Varbūt šogad Rīgā mēs esam finālos bija tā kā drusku zamoki rezultāti bija, bet izvērtējot visu kūpainu, visas Latvijas, tad sapratam, ka šogad vispār pirmos pakopis bija īdūtis ļoti reti kuram, ļoti maz. Inīļa lūdzu pastāstīt par to, kādi Ziemeļlatgoles folkloru kūpos darbojās bērni, cik ir aktīvi, cik ir dažādi, kāds tad ir bijis itis gods. Jā, tas ir pats jautrākais un jaukākais laikam pasākums itamā stostā, jo īstenībā ne tikai Rāzeknis novada, mēs esam folkloras kūpos darbojās, kurus gribētos nosaukt. Dricānu vidusskolas tātad Dricēši, Gaigalovas pamatškolas Pūriņeņš, Kaunates vidusskolas Rāznaveņa, Līpu pamatškolas folkloras kūpa Liepiņas, tad ir Makašānu amatu vidusskolas Kūkleita, Nautrānu vidusskola darbojās folkloras kopa Rogauka. Tāpat arī Rīkavas pamatškolā darbojās folkloras kopa Mozo Rīkava, kas ir atkal zem Gaigalovas pamatškolas struktūra vienības. Šogad mēs esam pīzavīnojušies Jaunstrūžanu pamatškolas bērni un Kalnezeru katoļu pamatškolas bērni. Tas ir Rāzeknis novada. Bet vēl mēs esam jau gadu gadiem pīzadalās Viļānu bērni, tātad Viļānu kultūras nama folkloras kūpa biteitis, un jau vairākus gadus ir Rāzeknis folkloras kūpa Vīteri. Tad ir jau otru gadu, da mūsu gastos brauc un ar mēs draudzējās un visur pīzadalās Ludzas mūzikas pamatškolas folkloras kūpa. Šogad pirmo gadu ir Nirzes atbraukuši, tas ir arī Ludzas novads. Un vēl esmu iesaistījies arī Ludzas gimnāzijas skolotoju ar jos bērniem. Tad ir arī mēs esam pīzavīnojusies no Korsavas vidusskolas vīna skolotoja un īpazataka pagājušajā gadu. Un šogad jau atbrauca ar vairāk bērniem un vēl par cik strādā Mežvidu pamatškolā. Vēl no tīns vēl bērnus bija atvedusi. Un es ļoti ceru, ka mēs esam tādu cilvēku būs arvien vairāk un prieks par viņiem. Es domāju, katrs atrast dēļ sevi te kaut ko. Ja nemok dzīdot, tad varētu pastostēt, ja nemok izstostēt, tad sadonsot. Tā, daudzveidīgi. I kuri tad ir no folkloras kūpom tī centēgokī dalībnīki, centēgokī dzīdotoji, doncotoji, runotoji, pastost par viņiem. Gribīs man arī uzteikt, tātad ir bērni un folkloras kūpas, protams, tie ir atkarīgs arī no kolektīva vadītoja, bez šaubām, cik es ir pats radošs un enerģisks un aktīvs, un cik es daudz var atvest arī skolniekus uz konkursiem, teiksim, jā, protams, tas ir prasa daudz vairāk laika, nekā vienkārši tāpat darboties, jā. Te man sarakstā ir tāda pirmo kūpa Nautrēnu vidusskolas Rogauka. Ko es gribētu uzteikt? Es te uzteikšu tikai tos bērnus, kas ir piedalījušies Rīgā finālā konkursos. Un tādus bērnus kā Elvita Vilka, Agnese Lutboža, Marta Vana. Un izdomājieties, jos gan porudējos, doncoja, gan dzīdoja. A Marta Vana vēl arī stosnīgs bija labs, jā, un Rīgā piedalījās. Tad man no stosnīkiem tāds ir Armands Ivulāns, un es ir porudējos, doncojis ir. Tātad stosnīkus Ruta Kanaška ir piedalījies, a vēl porudējos doncoja Kristīna Gailma, Edijs Jurkāns, Jānis Namsons un Jānis Edgars Reinholds. Tas ir Rogaukas un paldies skolotāja Anne Garančai. Tad mēs esam ir Mozo Rīkova, tātad tī vada folkloras kūpu Ivata Dimzule. Un malači labi sasniegumi ir stosnīkim Elīna Ivanovai Lailai Tāraudei. Un jauki dzīdoja un arī patika. Īpašs dzīdošanas veids ir Marekam Čudaram. Arī labi nostotā Rīgā. Dricānu vidusskolas Dricēši mēs esam ir un ir divas meiteņas ar uzvārdim Semule. Stosnīkos labi rezultāti. Danielam Kazuševam, Viktorijai Semulei un jauki dzīdoja Rīgā Māra Semule un Ilvija Tutāne. Un skolotojas tas stosnīku sagatavoja Sarmīte Mežule un dzīdotojas Irēna Ivanova. Mums arī Kalnezerus tie paši skolotāji strādāja. Līdz ar to izreiz pluss ir, ka tie paši skolotāji tie tomēr arī darbojās vai kaut kur. Un ir pavirzījusi sev līdz pat Rīgai 4 dzīdotojas, kuras labi nodzīdoja Jūlija Marija Adijāne, Agnese Adijāne, Alise Meļko un Santa Latiševa Čudare. Paldies arī Irēnai šajā jautājumā.
Līpeņas, no līpeņam šogad dzīvoja tikai viena dzīvotoja. Paldies, Inārēt, kā arī tūmētiņ, tu esi sagatavojis Viktorija Suvorova. Jie arī īrādātā Rēzeknes novadā talantu parādījā pīzadaļās un arī Regā skaisti nudzīdoja. Un nokušī bijusi Kalnatas vidusskola. Tī aktīvi darbojās Sandra Viša. Un ticēsiet vai nā, tie ir muna mosa. Tī neko nevar padarīt, kā es saku. Va, tā jāsaka, laikam visam tas ašnis kaut kur ir leidzīgs. Nu, jai pateik sadoncot ar bārnim un sadzīdot, un tāpat arī kapela pījos darbojās. Nu, tā mēs arī draudzīgi viens ar otru arī sasaspielējamies. Nu, tad daudz bērnu būs jau uzteicis. Poru deisī donso, todī donso kadrilis, un mētins donso dvīļu deis. Nu, nosaukšu donsotojus tā mudri, jo katram jau ir gribis, un kā jau nosaukt. Erika Peļņa, Linda Keisele, Sanita Kuzminska, Egita Ūdre, Justīne Kablanova, Elīna Punsule, Daina Kudrauska, Liana Zeltiņa, Renārs Duļkevičs, Jolanta Bačkore, Mairis Kablanovs, Kaspars Bačkurs un Erika Ruhmane. Tad drusku tādi lielāki puiši ir Tonijs Fernandes, Rihards Antonovs. Laikam, doncotojiem tā kā viss jau. Spēļmaņi un dzīdotāji vareni dzīdoja Erika Peļņa, Sanita Kuzminska un Erika Ruhmane. A muzikantos vasali 11 tādi instrumenti, kā akordeons, mandolīna, violete, Sanita Kuzminska spēlē brēniškēgi. Nu, es skatuvis cilvēks, tī nav ko paiscēt. Un porēji arī tikpat jautri daspēlē klot Erika Peļņa, Justīne Kablanova, Elīna Punsule, Daina Kudrauska, Erika Ruhmane, Tonijs Fernandes, Rihards Antonovs, obi divi vareni sita mūsu instruments. Rolands Katkovskis, Daiga Viša un Jānis Višs. Vasali 19 bērni no kolektīva. Paldies Sandrai! Vēl iz konkursiem Reigā iz finālim bija tikuši arī Gaigalovas pamatskolas folkloras kūpa Puriņeņš. Pošas jau paldies nastiešu, bet bērniem gonas gribētu pascēt paldies. Un īpaši man liels paldies ir jāsaka muzikantim, tiešām čakli strodojuši visa goda garumā. Jolanta Kruste, Annija Vectaudze, Regīna Špundzāne, Laima Kolnē, Anna Barinova un Sidnija Kalvāne. Bet puisis, kurš jūs visus saturētis, bija Imants Spīčs. Tad, ko mēs vēl esam darījuši? Mēs vēl rudinī to bijām uz stostniekiem, vai ne, bērni? Visam bija labi stostnieki Jānis Počs, Imants Spīčs, Ilmārs Krusts un Marta Suharevska. Un tī jau pekstiņus vienmēr var atrast jebkurā vītā. Mēs vēl esam dzīvojuši, un man tiešām ļoti labi daudzi bērni dzīvo, bet uz konkursu šoreiz tikai divas biju atvedusi uz pusfinālu, un jūs arī tikai finālā. Jolanta Kruste un Anna Barinova arī porēja labi dzīvo, bet arī labi dancoja. Un Reigā mēs arī te ir smuki nodancojam, patika mūsu deju programma šogad. Starp citu bija pirmo reizi izdomāts tāds kā konkursu danču programma. Nu, un es biju tādu izdomājusi, tādu ar nosaukumu, ar parunāšanu, ar īsaistēšanu. Gribēju saprast, kā varbūt vajadzēja vai nevajadzēja, citiem bija vienkārši tā danča salikti un viss. Bet izavērās, mūsam pašam patika. Ot ir svarīgi, ka mūsam pašam patika. Tī mūsam pīzadaļās tātad Jolanta Kruste, Annija Vectaudze, Regīna Špundzāne, Laima Kolnē, Anna Barinova, Sidnija Kalvāne, Jānis Počs, Armands Sarnovičs. Imants Spīčs, Rolands Stanka, Irīna Kurilina, Jānis Sarnovičs, Viktorija Rebli un Sintija Rebli. Vasali 14 bērni tīmā deju programmā pīzadaļās. Tā kā viss bija ļoti jauki. Ir arī folkloras kūpas, kuras tā kā soka uz konkursiem varbūt mazāk drusku pīzadaļājās. Bet, jī darbojās un viss notiek. Forši rezultāti arī ne tikai mūsu novadām varētu uzteikt arī paldies Rēzeknes kultūras nama folkloras kūpai Vīteri, arī jītī dancoja un labi rezultāti, un Lūdzes muzikas skolē bija kapela un dzīdotoja brēniškiegi nostartā. Aicināju varbūt nākošo godu jau ar septembrī, teiksim, lai pīzavīnojās vēl iz konkursiem citi kolektīvi. I Nīrza varētu, I Jaunstrūžāni vairāk, I Kalnezeri mož drusku vairāk varētu. Makašāni pīzadaļatīs, bet ir cerības, ka vēl citurīts kāds mož pīzavīnosies pie mūsam. Tā, jauki.
Jūs nasiņ aprīlī bija tāds liels pasaukums, tad pastostiet drupēt par itū pasaukumu vaira. Pareizi, tak mēs visi sabraucam un dzīdojam un dancojam, un te bija jauko Dricānu vidusskolā ar pošu direktori Sanmeti Mežuli, kas mēs šogad uzņēma, un tī mēs arī sumunojam mūsu jubilāri šogada, mēs parasti kolektīvu vadētojas sumunojam, kam ir lielas Opolis jubilējas. Grīvuši sacēt jau skaļi, cik te Opolo jubilēja ir 100. Un mēs sumunojam Irēnu Ivanovu un Ingu Stafecku. Paldies, ka mūs tik jauki uzņēma un visus manus arī ieteikumus ņēma vērā un poši ļoti aktīvi darbojās. Tik tiešām, un tī mēs bijām sabraukuši, bija doma, ka mēs bijām 14 kolektīvi, viņiem neizadevās atbraukt 13 kolektīvi, un mēs bijām sarakstos 250 cilvēki. Dzīdojam, dancojam! Un, protams, klubdejs un klubdančus mēs arī šogad rodēsim festivālā Jelgavā, kas notiks 26. un 27. maijā. Un visiem dalībniekiem novēlu vēl drusku pazaķīsties, sazaņemties, atkortot, lai mēs esam kopīgi visiem tiešām skanātu un tā raisātos te ideja un muzikanti noteikti paspēlēt. Jo man sacīja organizatori festivāla, ka mums noteikti likšot pirmā dīna, jo mēs labi gan izaveramies, gan ne, protams, visu izdarāt tā, kā vajag. To mēs sasdiņi uzastosimies. Tā kā cenšaties un gatavojaties pēc šobrīžiem sarakstim, mēs kopā uzastosim 173 cilvēki. Viss Ziemeļlatgaļas novads tas sanoks kopā. Pībrauks arī tīkas Rāzekņā, Viļanī, Padrusceņā, Lūdza, Nirza. No Rāzekņas novada man ir pošlaik 121. Mēs esam vienkārši tiešām malačim. Mēs, protams, ne tikai dzīdot, dancot, bet arī smuki apzagierbt. Un paldies liels jāsaka gan izglītības porvaldē, jo pāgošos 2 gadus mēs esam tiešām tikai piešķirtas naudeņas, arī dzīsmu svētku laikā, tas pirms dzīsmu svētkiem. Un būtu jauki, ka mēs vēl arī kā kuram kaut kas trūkst, tomēr drusceņi vēl dakortotu tādas nianses, jo arī no to, kā mēs vizuāli izaveramies, arī pirmīs priekšstats rūdās. Sirsnīgs paldies par plašu un interesantu sarunu. Par folkloras kūpom ne tikai Rēzeknis novadā, bet visās Ziemeļlatgolā stostīja bērnu folkloras kūpu koordinatore Ziemeļlatgolā Rasma Igaune. Tos bija Rēzeknis novada ziņas.